Hei, hei, mācībprieks kanālā! Guļam pasakas! Klausies uzmanīgi! Šodienas pasakas nāk no grāmatas Mazas pasaciņas. Autore Mirta Kļava. Gadījums ar ūdenspili. Ūdenspile netīšām nopilēja uz galda un tūliņ briesmīgi pārbijās. Viņu taču gribēs aizslaucīt. Jābēg, bet pati zināja, ka viņai nav kāju un nav arī māju. Pile žēli lūdzās piena krūzē, lai taču paglābjot. Es nekā nezinu, paprasi plītsliesmai, varbūt tev tā palīdzēs. Krūze viltīgi pasmīnēja, bet degošā malkas pagale no plīts mutes dvesa atbaidoši karstu dvašu un šņāca: neviens tevi nežēlos, būs jālien trauku lupatiņā. Un tā patiešām notika, tikai visiem par lielu brīnumu ūdenspile ar trauku lupatiņu sadraudzējās, un vēl šodien domā, ka beidzot atradusi savu īsto vietu. Pasakas beigas. Akmens ceļa malā. Ceļa malā no neatminamiem laikiem gulēja pelēks akmens. Garām gājēji tam nepievērsa uzmanību, un viņš ar savu vientulību bija apradis. Gluži negaidīti, kādā dienā uz akmens nometās koši dzeltens tauriņš un pats sarunu iesāka. Paklau, akmen, ko tu te dari? Es? Es priecājos. Par ko? Paskaties, cik balts tas mākonis virs lielā bērza un kādas dzidri zilas debesis. Tas mākonis ir pelēks, un debesis arī dzen pelēkas. Tauriņš savicināja spārnus un saīdzis aizlidoja. Viņš domāja, ka akmenim pienāks priecāties vienīgi par tauriņa tāda skaistuļa apciemojumu. Pēc tās reizes akmens miers bija pagalam. Viņš prātoja un nevarēja izdomāt, kā ir labāk – būt pelēkam un redzēt krāsaini, vai būt krāsainam un redzēt pelēki. Nākamā pasaka – notikums sakņu dārzā. Tomāts pieņēmās lielumā ātrāk nekā citi. Blakus vagā gurķu stīgā aizmetās mazs gurķītis un katru dienu dūšīgi stiepās garumā. Tuvie kaimiņi, gurķis un tomāts, sadraudzējās. Tomāts nevarēja vien nopriecāties, cik gurķītis knaši aug, bet gurķītis jūsmoja, ka tomāts kļūst arvien sārtāks un sārtāks. Pienāca diena, kad tomāts bija tapis viscaur sārts. Gurķis arī liels diezgan un pats uzskatīja sevi par pilnīgi izaugušu. Kādu rītu lielāki gurķi un mazāki gurķīši tikko atmodušies, visā vagas garumā vienā balsī iesaucās: cik skaisti noaudzis tomāts! Bet tomāta draugu lielo gurķi viņi nepamanīja. Es izaugu daudz ātrāk nekā tas tomāts! Lielais gurķis skaļi spiedzot tik ļoti nopūlējās, ka saliecās līkumā, un tāds viņš arī palika. Visi gurķi visos dārzos dabūja zināt notikumu ar līko gurķi. Katrs, saprotams, gribēja būt slaiks un glīts, bet tomēr ej, kurā dārzā negribi, arvien atrodas kāds līks gurķis. Nākošā pasaka – kā bumba ripoja pa pasauli. Bumba bija jauna, smuka, un spēka arī viņai netrūka, tikai vēl nezināja, kur spēku likt un kam smukumu rādīt.
Tāda viņa ieripoja pasaulē sev vietu meklēt. Ripo, ripo un ripo, kamēr ieripo plašā vingrošanas zālē un saka: Labdien, es esmu Bumba! Vingrošanas zāle nemaz neklausās, ko šī tālāk gribētu sacīt, un nevisai laipni atsaka: Man tūlīt balsināts griestus, Bumbai te nav ko darīt, sveiki! Bumba palūkojas augšup un redz, griesti baltāki par baltiem. Ko te vēl balsinās? Bet, ja pateikt sveiki, jāiet prom un viss. Bumba atkal ripo, ripo un ripo, kamēr ieripo pagalmā. Labdien, es esmu Bumba, viņa teica. Vai? Pagalms iesaucās. Ej prom, kamēr sētnieks tevi nav ieraudzījis, viņš ne acu galā necieš bumbas. Sveiki! Te arī nav palikšana. Tā Bumba ripo, ripo un ripo, beidzot ieripo krāšņā parkā un tūdaļ saka: Labdien, es esmu Bumba! Labdien, labdien! Parks ir laipnāks nekā tie citi. Mēs parki bumbas iekšā nelaižam, bet redzu, esi piekususi. Maķinīt atvelc elpu un tad žigli prom. Paliec sveika! Bumba atpūšoties arī domā un izgudro, kā turpmāk viņa darīs. Lai nebūtu jādzird sveiki. Atpūtusies Bumba ripo, ripo un ripo, kamēr ieripo televīzijas studijā pie caurlaižu lodziņa. Te viņai skaļi un droši saka: Labdien, es neesmu Bumba! Bet tu izskaties gluži kā Bumba. Caurlaižu lodziņš viņu neticīgi aplūko. Varbūt tā izskatos, bet neesmu Bumba. Žēl, mēs tieši meklējām Bumbu. Nu, Bumba nopriecājas un grib taisnoties, ka esot tikai pajokojusi. Bet pa to laiciņu, kamēr viņa runāja, jau sastājusies rinda, un caurlaižu lodziņš saka: Lūdzu, nākamais. Bet nākamais ir Zilonis, un Zilonis jau neļaus sevi aizkavēt. Viņš ar visu snuķi viegli pastum Bumbu malā. Bet kas Zilonim ir viegli, tas Bumbai smagi, un viņa aizlido pa vaļajām durvīm, vēl ārā labu gabalu lido un ar zemi satiekas galīgi noreibusi, un, tik negaidīta un ātra lidojuma. Nu, Bumba bēdīgi nolem ripot prom no pilsētas, nonāk uz gara ceļa un ripo, ripo un ripo. Visu laiku viņa domā un domā, bet neko neizdomā. Un saprotams, pa garo ceļu ripojot, arī nobružājas. Galīgi nogurusi pieripo blakus ceļmalas akmenim. Maz drusciņ atpūsties. Akmens apjautājas: Ko tu, Bumba, tā apkārt mētājies? Bumba visu izstāsta, kā ar viņu bijis, neko nemelo. Noklausies akmens pārdomā un tad saka: Ja tureiz esi Bumba, tad tev vienmēr jāpieliek pie tā, ka tu esi Bumba. Es arī vienmēr paliku pie sava, esmu akmens, un tagad redz, nolika goda vietā, lai mani ieraugot, saprotu, kur ceļam līkums. Nu jā, paldies par laipnību. Un Bumba atkal ripo, ripo un ripo tālāk, kamēr ieripo skolas sporta laukumā. Un steidzīgi saka: Labdien, es esmu Bumba! Labdien, labdien! Sporta laukums laipni atņem sveicienu. Redzu, ka esi Bumba, tikai pārmērīgi nobružāta, bet paliec vien tepat. Ja ne, citādi vismaz ielāpam noderēsi. Paldies, ka klausījies pasaku, atbalsti kanālu un pieseko tam. Līdz nākamajam video.